Ja ir ļoti veselīga dzīvesveida piekritēji un cilvēki, kuri dzīvo pavisam neveselīgi, tad dziedātājs un TV seja Valters Frīdenbergs uzskata, ka viņš atrodas kaut kur pa vidu. Ēdas diezgan neveselīgi. Dzīvesveids pats par sevi ir neveselīgs ar visiem nakts koncertiem un visu to, ka ir skriešana no rīta līdz vakaram, bet šis ir vismaz tas viens, ko es daru pats priekš sevis, priekš savas veselības, lai vismaz kādu gadiņu, divus moški ilgāk izvilkt. Sports gan emocionālā, gan arī fiziskā ziņā tieši no rīta dod kaut kādu enerģiju visai tālākajai dienai. Jā, varbūt ir tur viena stundiņa, kad liekas, es taču varēju celties vēlāk, priekš kam tik agri, bet nē, pēc tam ir tāds, vai, ejam, kas tālāk jādara, skaties, tur tikos tas un pilnīgi mierīgi tā diena paskrien, pilnīgi nemanot. Un, protams, sanāca dažādu iemeslu dēļ kaut kādas pauzes ieturēt, tas ir mēnesis, varbūt 2. Un jau pēc tā paša mēneša jau prasās, jau īdi, jau vietiņas, jau muskuļi, jau īdi, vecīt, davai aizēj bišķiņ pakusties. Tā kā, jā, dod, pilnīgi noteikti dod.